Šobrīd notiek kas vairāk par tehnoloģiju lēcienu. Tā ir īsta prāta revolūcija. Padomājiet, iepriekšējām revolūcijām vajadzēja gadsimtus, bet ģeneratīvais MI, tas ienāca mūsu dzīvē burtiski mēnešu laikā. Un tas, protams, noved izglītību pie krustceļiem. Tikai šķiet daudz uzdod nepareizo jautājumu. Jo, atklāt sakot, aizliegt mākslīgo intelektu, tas vienkārši nav iespējams. Tas jau ir katra kabatā. Tātad patiesais izaicinājums ir pavisam cits. Nevis aizliegt, bet gan gudri pārvaldīt. Principā ir jāpieņem šī jaunā realitāte un jāmācās to efektīvi virzīt. Šis teiciens atklāja bīstamu problēmu jaunajām paudzēm, tā saukto kompetences ilūziju. Jo, protams, piekļūt atbildē nav tas pats, kas patiešām kaut ko zināt. Lūk, kā par to vajadzētu domāt. MI kā kognitīvais eksoskelets. Tas ir rīks, kas palīdz atrast, apkopot, pārveidot un pat radīt jaunas idejas. Un tas nozīmē fundamentālas pārmaiņas izglītībā, pārēju no faktu uzkrāšanas uz analīzi. Būtībā jaunais darba sadalījums ir šāds. MI veic vienkāršos uzdevumus, cilvēks pieņem lēmumus. Labi, bet kāda tad ir skolas jaunā misija pasaulē, kur atbildes ir bez maksas? Vairs nav jādod atbildes. Ir jāmāca uzdot jautājumus un attīstīt patstāvīgu domāšanu. Veidojas tāda kā cilvēka un MI hibrīda sistēma, un katrai daļai ir savas stiprās puses. Tātad, galvenie secinājumi. MI ir klāt, dilemma ir par pārvaldību, nevis aizliekšanu, un skolām jāmāca uzdot jautājumus. Un tas, protams, pilnībā maina skolotāja lomu no satura sniedzēja uz procesa vadītāju. Vairs nevis atbilžu sargs, bet gan kritisku jautājumu uzdevējs. Tas ir tas jaunais fokus. Un tas noved pie pēdējā, varbūt vissvarīgākā jautājuma par skolotāja jauno galveno lomu.